Pirmo reizi šo automobīli es ieraudzīju tālajā Valencijā, braukājot starp rīsu laukiem. Nākošreiz jau pēc maza brīža Varšavā pa ceļam līdz Krakovai un atpakaļ. Tagad tā bija nonākusi mūsu rīcībā uz ilgāku laiku, un uzminiet, kur mēs ar to braucām, no Rīgas līdz Varšavai un atkal atpakaļ. Dāmas un kungi, jaunais Renault modelis ar nosaukumu Symbioz. Ja jau jauns modelis, tad par dizainu te varētu stāstīt ilgi un dikti, taču mēs to nedarīsim, jo tas tāpat ir labi redzams. Renault Symbioz ir kaut kas nedaudz lielāks par mums visiem labi zināmo Renault Captur un savukārt nedaudz mazāks par visiem atlikušajiem Renault SUV klases automobīļiem. Tāds nu ir šis te smukulis, pilnīgi jauns, ļoti moderns. Un patiešām ar to ir interesanti braukt, par ko mēs noteikti vēl parunāsim. Mūsdienu automobīļu cenas nevienu vairs īsti nepārsteidz, un arī jaunā Renault Symbioz izmaksas ir tādas, kādas šobrīd ir. Normālas šādas klases automobīlim. Sākot no 29 000 līdz pat 33, 34 000, un visu pārējo gluži loģiski jau nosaka mūsu izvēle papildu opciju sarakstā. Šeit nenoliedzami ir automobīļa interesantākā daļa - spēka agregāts. Renault Symbioz ir pieejams tikai un vienīgi hibrīda izpildījumā. Tas nav uzlādējams, tātad tas nav plug-in hibrīds. Tas uzlādē elektrības krājumu no tā, kā mēs braucam, no straujākas bremzēšanas, no ātruma samazinājuma, var sakot, jebkurā rekuperācijas procesā. 1,2 kW akumulators, ar to nevar aizbraukt no Rīgas līdz Sigūdai un atpakaļ, bet tas nodrošina, ka šis automobīls vienmēr uzsāk kustību tieši ar elektrību, un nāk elektrība palīgā vēl 1,6 litru 4 cilindru iekšdedzes dzinējam tad, kad mēs esam pārāk histēriski nospieduši gāzes pedāli. Bet te ir visinteresantākā lieta. No Rīgas līdz pat Polijas robežai degvielas patēriņš bija 6,2, 6,3 litri uz nobrauktiem 100 km. Savukārt no Polijas robežas līdz Varšavai jau 6,7, 6,8. Un tas tikai tāpēc, ka līdz Polijai jābrauc ar 90 km/h, tālāk 120 un vairāk. Tik un tā starpība ir tik niecīga, tie kaut kādi 200-300 grami uz 100 nobrauktiem kilometriem. Arī automobīļa salonā ir viss tieši tā kā jebkurā citā Renault mūsdienu modelī. Pazīstams stūri, pazīstams funkcijas, pazīstams podziņas, pazīstams principā viss. Un tas ir jauki. Ja par kaut ko man gribās pateikt lielu paldies Renault konstruktoriem, tas ir šie te šķietami vienkāršie sēdekļi, taču 8 stundas non-stopā vienā virzienā un 8 atpakaļ un nesagaidīt no dibena gala sūdzības par krampiem, tas pat tiešām ir labs risinājums. Te nav nekā lieka, viss ir ļoti labi pārredzams, viss ir skaidrs. Vietā, kur uzlādēt telefonu, tur apakšā, lai tas netraucē kaut kur grābstīties pa ceļam, tieši tāpat kā jebkurā citā jaunā automobīlī. Arī Renault ignorē to, ka dabā pastāv arī ne tikai Apple un ne tikai Android telefoni, tātad līdz ar to ir vesela virkne, ieskaitot Huawei tādas ierīces, kuras sapārot nevar. Brīvroku sistēmu, protams, pieslēgt var, bet izmantot ekrāna dublēšanu uz skārienu jūtīgā ekrāna, diemžēl nav iespējams. Es teiktu, ka šis ir mans izmērs. Ko teiksiet jūs? Tehniskos dokumentos visur ir teikts, ka Renault Symbioz ir SUV klases automobīls, un mums nav pamata tam neticēt. Personīgi man apstaigājot šim automobīlim pāris reizes uz riņķi, pārņem tāda ilūzija, ka tas ir gluži parasts ģimenes universālis un visas formas. Par to liecina, kurš ir nedaudz pacelts uz augšu, tātad ar mazliet lielāku klīrenci. Vai tas ir crossovers, SUV klase vai pilsētas apvidnieks, lemiet jums ar to braukt. Vien arī bagāžas nodalījums šim automobīlim ir tāds, kā manam universālim kompakt klases liels, labi, ko mēs te strīdēsimies
par ražotāju klasifikāciju.